Čau! Čau! Mēs tur mēģinājām ar mašīnu braukt un kaut kā nesanāk. Mūsu akumulators nosēdies un tagad mums ir jāatbūna kaut kāda maza dzīvībiņa. Un, jā, mēs pastumsim tagad līdz lielākai ielai, kur cerēsim, ka būs kāds cilvēks, varbūt, kurš varēs mums iedot mazliet elektrību. Jā, bet maza cerība jau tur diezgan klusa iela un maz cilvēku brauc. Jā, bet tur dažreiz kaut kāds brauc un dažreiz tur cilvēki ir izkāpt no mājām un tā. Jā, kaimiņš vienīgais, te bija viens kaimiņš. Mēs varējām viņu paspēt noķert. Jā. Bet mēs viņu palaidām vaļā. Mēs nepadomājām. Mēs domājām, Mums arī laicīši pagāja līdz sapratām, kas pa vainu. Jā, mēs domājam, cita vaina. Bet, nu labi, skaidrs, mums ir tagad jādabūna enerģijas pišķiņ kaut kā. Labi, cenšamies. Vīriņš stumja mašīnīti. Kas jums ir tāds? Tā, mēs tikko aizbraucām uz B&Q, kas ir blakus tur B&Q, tur viens autoveikals, Harolds vai kā? Harolds? Kaut kāds Harolds. Kaut kas tāds. Jā, un tur mēs tagad nopirkām powerbank bateriju mašīnai, ar ko var pielaist. Nu, tā mums tagad sanāk, uzreiz nesanāk mums beigies camping trips. Tā bišķi tagad mums ir jāapstāst, cik daudz viņš ir uzlādēts pašā sākumā. Jā, aizbrauksim uz mājiņu, pārstosim mašīnu, jo tur mēs nolikām tur kaimiņu vietas, kaimiņu vienmēr tur mašīnas, mēs tur nekad neliekam, Santnē nepatīk īsti tur. Nepatīk, jā. Gribās tur, kur mēs liekam, vai arī, nu, vismaz citā vietā, kur neviens neliek. Nu jā, tā, ja kāds ielikt mūsu vietā, mums arī negribētu uz Vai mēs riktīgi burkšāt, mēs nepiedot, un es reāli nepiedot. Nu labi, jā, nu tā, tagad mēs braucam mājās ar ritenīšiem. Tagad mēs braucam ar mašīnu, mums izdevās pielaist ar mūsu jaunu aparātu, kas bija baigais brīnums, mums baigi priecājāmies, mēs nemaz negaidījām, ka būs tik labi. Tas bija diezgan vienkārši, un mēs arī viņām pārsteigts. Jā, žigli un čiks, un tagad tā ir ļoti laba lieta, kas mums ir, bet vienmēr strādās arī kā powerbanks, un mums ļoti patīk powerbanki. Jā. Tā mums izskatās tagad ielas, mums arī dažkams arī filmē, bet nu arī dažkam izdzēsīsim. O, apsēs, kas ir divāns. Divāns, jā. Divāns cilvēki atpušas. Baigais prieks, ka mašīnīti iet. Mums patīk mašīnīti, mums patīk diezgan mūsu mašīnīti. Mēs mācamies daudz ko mūsu mašīnīti kopā. Mēs izejam cauri, tas ir tā. Mēs pat baigi nepārdzīvojam. Jā, mēs nepateicām, ka mēs plānojam uz Snowdoniju. Jā, mēs gribējām. Nu, Snowdoniju būs nākošais. Tā. Mēs tagad esam Stretamā. Tie ir kaut kāds veikals Baltic Food and Stuff. Smieklīgs nosākums, nolikām mašīnu. Uzvarējām mega Pokemonus. Noparkojamies pie Lidla. Jā, un tagad neejam iepirkties Lidlā. Jā. Mēs ejam uz Baltic Stuff. Ceram nopirkt kaut ko no Latvijas. Jā. Tur bija Latvijas karodzījušas vismaz. Skaties! Tā, mēs atbraucām kaut kādu mazu pilsētiņu, ja? Jā, maz pilsētiņu. Mēģināšu atcerēties nosaukumu. Te ir daudz visādas mājiņas, tāds smuks mājiņas, bet tas mašīnas visur priekšā tādām smukajām mājiņām un reāli bojā tas skatu. Skull on the boat. Jā, kaut kāds secīgs nosaukumu. Jā, te ir tāds jauks, viņas viss ir būvēs no tādiem ķieģelīšiem, kas salikt kopā, tas viss sarkat, oranžīgi, brūnīgs. Jauki it kā, bet Smilškrāsā. nezinīs, ko darīt. Tā. Kur mēs esam? Šeit. Uz mazas ieliņas. Šaura. Burļot varbūt. Varbūt nebūs maska. Varbūt tas vienkārši
Viss ciet, jā. Pārbauda. Tikko ielikām biļeti. Birmingemā esam, atbraucām. Tagad bijām pa nakti viesnīcā. Sarakstījām visas kartiņas, tagad visiem aizsūtīsim kaut kad. Un tagad mēs esam atpakaļ Birmingemā. Vakar bijām tikai botāniskajā dārzā un bišķi pabraucām apkārt pa pilsētu. Izskatās diezgan tāda pabriesmīgi. Reku arī tagad kaut kāda Detroitas skata, tāda reāla rūpniecības un noplikuši bišķiņi. Jā. Bet mēs neesam bijuši pašā centrā, kur tie objekti, turisma objekti ir. Jā, un tagad mēs iesim, pastaigāsim pa pilsētu, iziesim cauri te vienam tieši konkrētam rajonam. Jā. Varavīksnes krāsas. Un tad paskatīsimies, atradīsim lielo shopping mall, lielo iepirkšanās centru, kas ir tāda piepūsta māja. Un es pat nezinu, kas te vairāk ir, ko skatīties. Mēs paskatīsimies, bet ir otrā lielākā pilsēta, ir jāredz, kas te ir. Jā. Nu tad ejam. Tagad baigā lielā baznīca. Pumpaina ēka. Jā, pumpaina ēka. Viss tās čeklistas lietiņas. Un reāli katrā lielākā daļa aizņem mūsu sejas un baigi maz var redzēt video. Es tagad nofilmēšu no otras puses, lai varu paskatīties, kā izskatās. Tagad izskatās šādi. Nu, šitā te izskatās. Tā, mēs pabeidzam staigāt pa Birmingamu. Jā. Ejam atpakaļ uz mašīnu, mēs jau esam klāt. Vienu mēs zinām noteikti, mēs šeit nekad vairs neatgriezīsimies. Ceros, ka nevajadzēs, jā. Jā. Un tā, mēs priecīgi brauksim tagad projām, jā. Jā, priecīgi dosimies projām. Nav vajag paši fasāt bišķi. Nē, nepatīk. Baigi izlapuši. Ja tā. Nē, varbūt šeit ir kaut kas tāds, kas ir baigi foršais, vienkārši mēs to neieraudzījām. Jā, mums tas nekritācijas. Tas, ko mēs ieraudzījām, tas mums īsti nepatīk. Neko tādu baigi foršu neredzējām. Jā. Mēs te braucam par Alberta tiltu. Viņš ir ļoti, ļoti skaists. Tikko pabraucam garām 2 skušīgiem riteņbraucējiem. Un tad sirsniņa brauc. Alberta tilts. Nevar redzēt Čelsijas tiltu otrā malā, bet viņš te baigi skaistais. Reku baigie sašaurinājumi. Jā, un saldējuma mašīna un baters ir pārciņš. Jā. Šeit mēs parasti ar riteni šķērsājam šo vietu un braucam iekšā pārciņā. Oi, te ir ļoti, ļoti šaurs. Tā, tik šaurs, ka sieviņa teiktu mala, ja izbrauktu. Jā. Tā, mums braucam mājās gandrīz, nevaram nociesties. Literally.